Šī gada mūsu top jaunums ir Torrent Pro jaka. Kopā ar Norfin rebrandingu un jauno logo mēs arī ceļam savu produktu līmeni un veidojam augstvērtīgus produktus. Torrent jaka ir šī gada flagmanis, un galvenā šīs jakas priekšrocība ir tā, ka viņa ir izstrādāta un veidota no japāņu materiāla Toray Dermizaks ar ūdens izturību 20,000 un elpotspēju 10,000. Šis materiāls ir trīsslāņu materiāls, ārējā kārta aizsargā no mitruma, iekšējā pa vidu ir membrāna, japāņu membrāna, un iekšpusē ir neilona pārklājums, lai būtu patīkamāka sajūta. Visas šuves ir korekti nolīmētas, šuvju krustpunktos dubultais nolīmējums. Par detaļām. Šai jakai varbūt nav daudz šo detaļu, bet tās visas ir ar vienu domu, lai aizsargātu no lietus. Ir reglāna piegriezne, tas nozīmē, ka uz pleciem nav vīles. Ir arī dubultās manšetes, regulējamas, ko savelk, lai nepūstu ne vējš iekšā, ne arī mitrums tiktu pieburknēs. Visi rāvējslēdzēji ir YKK mitruma izturīgie rāvējslēdzēji gan uz kabatām, gan arī iekšējais rāvējslēdzējs, kurš varās no abām pusēm. Ir papildus iekšējā planka, kas aizsargā no mitruma. Tālāk ir kapuce, regulējama gan sānos, gan arī aizmugurē, apjomā. Papildus aizsardzība gan no mitruma, gan no vēja ir formētās piedurknes. Kā redzams, uz īkšķa pusi viņas ir nedaudz seklākas un uz mazā pirkstiņa pusi nedaudz garākas. Līdz ar to aizsargā vairāk no vēja un lietus. Kā arī jakas aizmugurējā daļa ir pagarināta, lai tāpat aizsargātu pārsvarā no vēja, ja jūs sēžat, lai jums nepūž zem jakas. Norfin Torrent Pro kombinzona bikses ir komplekts Torrent Pro jakai, bet viņas var pirkt atsevišķi, lai piemeklētu sev gan izmērus, gan arī varbūt jums ir nepieciešams vai tikai bikses vai jaka. Bikšu galvenās priekšrocības japāņu Toray materiāls ar ūdens izturību 20,000 un elpotspēju 10,000. Kā jau arī jaka, šis ir trīsslāņu materiāls ar membrānu pa vidu. Šīm biksēm no funkcionalitātes viedokļa ir priekšējais rāvējslēdzējs, kurš taisās gan no augšas, gan no apakšas. Ir divas sānu kabatas, kur var gan glabāt kādas lietas, gan arī, ja ir kā kabats rokām. Viņas ir, kā redzams, augstāk nekā pie sāņiem. Tas ir, lai pēc iespējas mazāk būtu atveres zemāk biksēs, lai netiktu ūdens iekšā. No tādām lietām ir vēl lences ar sprādzi nelielu, lai nespiestu. Kā arī šīs lences ir pārklātas no iekšpuses ar silikonu, lai neslīdētu nost no pleciem. Ir sānu kabatas lejā, kur ielikt kādus nepieciešamus sīkumus vai svarīgas lietas. Tāpat ir arī jostai paredzēta vieta, ja tas ir nepieciešams. Bet, principā šādas kombinzona bikses parasti turās uz plecu lencēm, un viņas ir tāds nedaudz brīvāks, lai viegli kustēties un varētu brīvi makšķerēt. Šī jaka nāk komplektā ar biksēm, un šāds komplekts ir ļoti labi piemērots lietainiem apstākļiem vasarā, vai, protams, arī pavasarī vai rudeņos, uzvalkot apakšā papildus siltinājumu, vai sintētisko siltinājumu jaku, vai arī flīša kostīmu.